aploksnes un pildspalvas. Izskriezām ļoti skaistas sniegvārtiņas, bet tagad visi nāciet pie galda. Ir pienācis laiks, kad rakstīsim Ziemassvētku vecītim vēstules. Vai tiešām man arī jāraksta? Vēstules Ziemassvētku vecītim raksta visas pasaules bērni. Visi bērni gaida brīnumu. Katrs cer, ka viņa vēstule tiks izlasīta un kā no tā dāvana atrasta. Ziemassvētki ir vislielāko brīnumu laiks, starp ticības un cerības laiks. Jūs rakstiet, bet es tieši pabeigtu gatavot vakaru. Tu vari nerakstīt, bet zini, ka dāvanas tev nebūs. Vai tu to gribi? Dāvanas gan man gribam. Rakstīt man nepatīk. Vai bez rakstīšanas nevar? Vai tiešām tu kādreiz vari kaut ko izdarīt bez rakstīšanas? Kas nenāc, pašit man nejāsotne, nāks neprasīt jau maizītes, skats, ka tu laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes. Lai citiem ir šķīrāts viņš, mums to tur laukā vienes viņš, kāds viņš un vienes viņš, prieks mūžīt, bet ne
Dievs briesmīgs un mīlestība, lai piepilda jūsu mājas. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jaunogadu no 7. A klases no Somijas. Savi Ziemassvētki. Katrā mājā viņi ir savādāki. Katram cilvēkam viņi arī ir savādāki. Nav svarīga mūsu labklājība, kā mēs dzīvojam, vai esam bagātāki vai nabagāki. Mums visiem jābūt priekam. Tam priekam, kas atrodas katram mūsu sirdīs. Un jūs, skolēni kopā ar vecākiem, esat ražīgi pastrādājuši šajā gadā un esat cienīgi sagaidīt katrs savā mājā savu Ziemassvētku rūķi vai savu Ziemassvētku salaveci. Un īpaši es gribētu pateikties mūsu skolas centīgākajiem darboņiem. Tie ir mūsu skolas skolēnu padomas pārstāvi. Es palūkšu skolas padomas priekšsēdētāju vai prezidentu atnākt šeit. Čakla, cītīga, strādīga skolēnu padome, kuras vadībā mēs esam veikuši dažādas akcijas. Iedegsim sauli Ķegumā un pārēdušam Ķeguma novadam. Es domāju, katrs novads varētu lepoties ar šādiem te cilvēkiem, kas rūpējas, lai katrā ģimenē, kurā tas nav iespējams, lai katrā sētā būtu kāds prieciņš. Paldies tev un tavam kolektīvam! Un vēl paldies Jānim Dāvidam Siliņam par ieguldīto darbu video filmu montāžā. Paldies visiem kolēģiem, visiem vecākiem, visiem māksliniekiem, kas jau uzstājās un uzstāsies vēl. Un padomāsim pie sevis klusībā, ko mēs katrs esam darījuši, lai sagādātu sev un saviem tuvajiem mīļus, jaukus un gaišus šos Ziemassvētkus. Padomāsim vismaz un atcerēsimies tos trīs labos darbus, ko mēs katrs esam izdarījuši. Paldies jums un priecīgs Ziemassvētkus! Tā patiešām ap jūs, es nespēju tam noticēt. Saulīt, es vienmēr tev esmu līdzās. Tavs ir skundas, man pienākums to atkal padarīt līdzās. Bet kā jūs zināt, ka mana sirds ir skumja? Mēs esam vēseles radinieks, ka tu skums, arī es skums. Kad tu esi priecīgi, arī es esmu pēc gala laimīgs. Un es zinu, kā šo es sevi padarīt ar to. Krustās, kur jūs mani vedat? Jūs pat nevarat iedomāties, kas notiek jūsu dārzā. Sagaidīsim mazos izsvētkus.
Nordmann, Sicilien, postavljena mana, to je normalna mana. Normalna mana. Normalna. Да что же не делаете? Что это такое? Это такая. Что вы делаете? Что? Идиоты! Идиоты! Не надо, начальник! Знаете, что сегодня воскресенье, Собчак? Сегодня Собчак! Идиоты! Давайте! Работайте! Оставшийся альбом всегда встречать. Угонял шум и снова наступивший год готовый. Мы готовы на счастье подковать. Звезд полны полон зал. Этой ночью карнавальной. Огонек стартовал. 5 минут полет нормальный. Всех разум за рога. Улететь и веселиться. Больше пить. И придушились копытца. И не спорьте с любимой. Вот козыни мы, вам не вообразят мужчины. Олимпийский год ушел, но передал. Новый год с знаменитыми звездами России. Добрый вечер! Сегодня мы собрались в новогодний... Да, конечно, но не совсем миллион, но 3. Нет!
А вы, девушки, рядом с Эней? Ну, так бывает. Спасибо, что вы с нами. Спойте все вместе. Счастливого Нового года и светлого Рождества! Kā Ziemassvētkus, jeb karančoņus un čigāni. Jāpiemin, ka pasaulē vēl dažādi mīti par čigāniem, bet mēs esam šeit, lai jums parādītu, kāda viņa patiesībā ir Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku vakarā sievietes mazgā un cītīgi tīra māju. Bet vīrieši un puiši sagādā karpu. Ko pēc tam gatavo Ziemassvētku mīlestam. Kad namamāte gatavo mīlestību, viņa sauc palīgā visas dzimtas sievietes. Savukārt vīrieši un zēni dekorē egli un pušķo māju. Mīlestam tiek gatavoti kāposti, pupus ar plūmēm un kartupeļi. Vīrieši mācās spēlēt dziesmas uz instrumentiem, ko atskaņot citiem zem loga. Pirms svētku mīlesta dzimtas vecākais vīrietis saka svētku runu. Svētku rītā dzimtas vīrieši iziet no mājas un klauvē pie kaimiņu durvīm un aicina sev līdzi, kamēr savācās liels cilvēku bars. Čigāni arī viens otram vēl labus un lielus panākumus. Ir ticējums, ja čigāni turas kopā, tad viņiem nedraud ne bats, ne nabadzība, ne ļaunums. Padomā, jau arī šeit jau tikuši. Mēgus pat izrotājuši. Es mēs tad atpildu. Kas te tā bija? Jūs? Jā. Es?
mani tie. Kas to kur piesēja? Es. Čigāni. 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 Jo. Gan domāju, ka laikam zinu, kur atraisku, bet ne viņa būs. Viņa kaut kur ir pilī. Kaut kur pilī? Jā. Steidzos. Jā, atceros. Tāpēc arī šovakar izvēlējos tevi darīt laimīgus. Kā tev tas izdevās? Laikam arī Ziemassvētkos sapni piepildās. Un jau atkal Ziemassvētki mums atnesuši krāsainas emocijas, krāšņus priekšnesumus un neaizmirstamas atmiņas. Arī mēs ceram, ka jūsu visvēlākie sapņi piepildīsies. Mēs vēlam jums laimīgus Ziemassvētkus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgus jauniekus. Priecīgs esmu, atnāciet lūdzu, jaunais gads jau nāk. Vides maržo un priec, asviņās prieks, sadraudas prieks, asviņās prieks, sadraudas prieks, vides maržo un prieks, asviņās prieks, sadraudas prieks, asviņās prieks, sadraudas prieks. Sēdēja šīs pils pārvaldnieks un padomnieks. Nezinu, kur viņš paliks. Neskatās, Okina kungs, vai kā viņu sauc? Aizskrien pakaļ savu kabinetu, ja viņš tur ir atvedīt. Aizskrien, varbūt, jā, ne, tad jādomā mums pašiem rīkoties. Jo atstājis viņš etko it kā esot burļa zizu. Un jūs jau dzirdējāt, ka novēlēja būt draudzīgi, patīkami viens otrām, Ziemassvētki. Droši vien, kad jūs saņēmāt šodien liecības, ka tur mazāk par 4 nav. Ei, nu? Tiešām? Es domāju, ka nav.